Toļi atkal kaut kāda politiskās šitais teras borkas iet. Toļi kaut kādas vēlēšanas drīz būs. Toļi kas, es nezinu. Bet, tas tāds puslisīs politiķis, kurš pašreiz lien ārā vienkārši no katras šķirbas, jā. Tas ir kaut kāds vaiprāts. Viņš ārkārtīgi atgādina vēl vienu bijušo politiķi, jā, kurš arī mēģināja atrast atbalstu pie visiem. To viņš pie dabas mīļotājiem skrēja, stāstīja, ka viņš lūšas savā mūžā nav redzējis, tāpēc ir sročni jāizliet šitais te visas lūšu medības, kas tagad nograuzušas un pusgrauzušas pusi no stirnu populācijas, jā. To viņš tur pie baikeriem skrēja, meklēja atbalstu. Ko tikai tas jampampiņš nedarīja, jā. Pēc tam vēl viens šitais te, mans vārds ir tāds un tāds, jā, tur, es tur jūs pārstāvēšu tur Eiropā, jā. Kas tur, no kurienes jūs visi lienat ārā, es to nevaru saprast. No kurienes, kur ir tā čupa, kur jūs vairojieties, Tagad arī sēž viņš Rīgā, ne viņš zina, kur tur kaut kāds ķekaus baldonas pagrieziens ir, neko, man liekas, mūžā nav bijis. Nē, tagad viņu interesē to, ka tur nedēļu pamests Volvo kaut kādā grāvī ir. Da tev gar to Volvo, gar to grāvi, gar to ceļu ir tikpat daudz darīšanas, cik man līdz baletām, Nē, tu saproti, visās šķirbās tagad viņš lien ārā. Es nevaru iedomāties, cik daudz naudas tur grūžās pašreiz visā tajā viņa promotionārā, jā. Bet, jāsaprot, tas ir viens, tas viss nedarās tāpatās, tas viss darās tāpēc, lai pēc tam to naudu gūtu atpakaļ, jā, jo visiem tiem investoriem tad būs jāatmaksā. Bet ļoti daudz cilvēku to nesaprot vai negrib saprast, nezinu.